Bite nesa medutiņu ar ozola kanniņām, nes bitīte nodzerties zeltītā krūziņā. Jau izsenis tiek daudzināts bitīšu čaklums, un mēs varam justies pat tiešām bagāti, ka mums ir iespēja izzināt šo mazo kukainīšu dzīvi un no viņām pamācīties. Devāmies uz Daugmali. Brauciet pie mums ciemos uz Daugmali, iesim bitēs, skatīsim, kā bites iegūst šos derīgos produktus, kā medu, kā vasku, kā bišu maizi. Mēģināsim pietuvoties ļoti dziļi šai saimes dzīvei, izzināt šos likumsakarības, ar ko saime dzīvo jau gadsimtiem ilgi. Tālāk dosimies, liesim vaska sveces pēc senā paņēmiena, izgaršosim dažādus našķus, mazāki ļaudis varbūt tādus maigākus dzērienus arī, lielāki ļaudis arī tādus stiprākus dzērienus, ko var no bites iegūt. Tālāk dosimies pie keramiķas darbnīcā, izbaudīsim māla burvību, uzzināsim par pašu materiālu, uzzināsim, kā top māla izstrādājumi šie dažādie. Kopā ar mākslinieci varam radīt gan kādu podu vai kādu laimes pogu, vai kādu svilpavnieku, katram no tās dienas gara stāvokļa. Nu, lūk, un gulmā mums būs pavadīts skaists laiks gan ar bitēm, gan ar mālu, un vēl plus mūsu jaukā daba, kas ir Daugmalē, tā kā gaidām ciemos. Kā mēs arī šodien redzam, tad mums šī grupiņa apmēram 20 cilvēki, tas ir ideāli. Esam šeit Daugmalē, tā vispār ir diezgan vēsturiski vieta. Pēdējā laikā es uzzināju, ka Daugmala ir viena no vietām, kur ir atrasta pirmā cilvēka apmetne kā tāda. Latvijā. Tas nekas, kad ir šie senie pilskalni, viens no tiem ir pie ceļa, kā mēs braucāt. Jūs vēl nebraucāt garām, jūs no tās mums braucāt. Otrs ir dziļāk iekšā pie kā man ir arī bites, tas ir senāks, bet populārāks ir šis Sakāņu pilskalns. Jā, populārāks ir šis Daugmals pilskalns. Kurām viskaistākās? Droši, ņemat izvēlēties krāsas. Šogad ir ļoti īpatnējs gads. Šogad šis gads bija tāds, teiksim, nav bitēm ļoti jauks gads. Ir pāri droši, lai visiem redzētu. Tas augstums, un tagad ir, redziet. Tur ir drošākā vieta. Šitais ir faktiski pēdējo dienu sanesums. Tā kā, no vienas puses tā ir pārdrošība, jo bite var iedzelt gan vidusausī, kāpēc ir vajadzīga vispār maska, gan arī precīzi, ja viņi trapīs precīzi tajā lodes vidū, tad arī aci var pārcelt. Redziet, te mēs redzam jau uzreiz kā meitenēm speciālus pasūtījumu. Jau ir puikas vien jau, gan drīz vai puikas vien. Šī ir mazā saimīte, te vajadzētu būt tikko dējumiem. Tie resnie lielie ir puikas, tie ir trāni. Tie lielie resnie. Viņi nedzeļ, viņus var pat rokā ņemt. Kad mēs braucām ar savu kolektīvu jau otro dienu pa Latgali, var teikt, kaut kad šita neskaitās aiz Latgali, šis jau ir mājupceļš mums. Un tad, plānojot maršrutu, šis bija viens no tiem maršruta gala mērķiem, kaut kur objektiem, ko mēs gribējām redzēt. Un ar visu degustāciju, jo mēs esam sieviešu kolektīvs, kas visu grib zināt, visu grib pagaršot, visu grib aptaustīt. Ja? Un tad mums šitās 2 dienas ir degustācijas. Tā kā dienas mēs sākām vakar ar saldējumu, un ar saldumu mēs sākam, un ar saldumu mēs šovakar beidzam, un tad mēs braucam mājās. Tā ir zinātne, tāpēc cilvēki droši vien mācās daudzus gadus to bišu mākslu, ja? Tā liekas bites, mēs no viņām baidamies un citam un lapsens un pa gaisu, ja? Bet tā ir vesela māksla, tā ir vesela zinātne. Un es saprotu, ka šis cilvēks pieiet ar visu sirdi un dvēseli, un tas ir kaut kas neatkārtojams. Tāpēc mēs braucām skatīties, kā tas ir dzīvē, lai būtu no skaidriem avotiem. Viņas domā, ka ir ugunsgrēks un ātri ēda medu. Un tā kā viņām ir vēders pilns ar medu, viņas nevar iedzelt, viņas nevar saliekties. Redziet, šeit ir iekšā ziedputekšņi. Lūdzu, uzpūtiet dūmus. Tie krāsainie, tā kā pļavā, dažādas krāsas, tāpat tās arī šie putekšņi no dažādiem ziediem. Dažādas krāsas, tie zaļganie, tie jau ir liepu. Ir patreiz sākus liepa ziedēt, tie dzeltenie un tie
Oranžē tur es pat nepateikšu, katrs no kura, bet te ir tādi zaļgani, tādi, uz salātu vēl. Tā ir liepa. Tas ir šīs dienas nesums. Šis ir peru piens. Ko var ēst, ja kāds grib nogaršot īstu peru pienu, kā garšo no stropa. Negribat? Nu jā. Jā, pirks tik īpaši tur iebāst. Bet mums visiem ir karotes līdzi. Kurš to pirks? Es gribu. Ak, Dievs. Baltajā tas būs peru piens no bišu saimes. Es arī gribu. Nevis tādu, kā var nopirkt veikalā. Es arī eju lēnām un uzmanību. Jo šī gadījumā šeit šī saime Koši kaklā. tādam viņam jābūt. Es pat nezinu. Viņš iekož. Galvenais saņemās. Interesanta garša, iesaku pagaršot visiem. Redzam, zem katra tā vāciņa viena jaunā bitīte. Pagaidām es nevienu neredzu, kas dzimtu. Reku mēs varam redzēt. Varam pat dot vārdiņu. Padzīsim nost. Redziet, kur viena graužās ārā patreiz. Vienkārši ir vakars, un tad tas process bišķi apstājās. Te ir kādu laiku nav bijusi māte. Un bites, kas ir peru barotājs, viņas vienalga izdala šo pašu peru pienu. Un, lai saglabātu to dzīvību, vismaz ilūzija tāda būtu. Viņas sāk it kā pašas dēt. Dažas bites sāk dēt, kas ir tāda, arī neizskaidrojama parādība bišu saimē. Un te, protams, ir viņi, Viņiem neko nevajag citu darīt. Viņi tiek bāroti, lutināti, lai tik izlido no stropa. Jā, lai tik izlido no stropa un kāds mammu samīlē. Šis te ir senākais paņēmiens, kā gatavojas sveces. Tā būtība ir tāda. Kādreiz sveču mulda apmēram tādā pašā izmērā bija. Brīvdabas muzejā man ir oriģināla senā sveču mulda. Bet no dobta koka. Tad stādieties, cik pacietība bija liela, un te bija riņķiem baļļa. Tur meta ar ūdeni, un tur meta ūdeni, un tad tas nokaitētais akmens, karsts akmens, jā. Tas nokaitētais akmens, kamēr izsilp caur tam kokam. Ir dažādas krāsas gabaliņi. Ja mēs pasmaržojam arī dažādas smarža. Atkarībā no medus, kāds ir šūnās. Būs arī šī vaska aromāts un krāsa. Tātad vasks ir organisks produkts tāpat kā piens krējums. Teiksim, piens, lai vieglāk saprast. Bitei vasks rodās ne no kaut kurienes, piemēram, kā propolis no pumpuriem un tā tālāk, bet vasks rodās uz viņas ķermeņa. Varētu salīdzināt ar jau sākot no 3. posmiņa, ir tādi vaska spogulīši. Un viņi tādā kā izsvīdumā rodās, tā kā mums sviedriņa asariņas apmēram. Tā ir dabīga lieta. Arī bojājās, maitājās. Te jau mums ir viens malacis jau pastrādājis. Domājis, labi domas domājis? Neko nost. Viezīs gan? Man teica labas domas, jā. Jā. Lielā meitenēm es stāstu, ka var arī pa kaimiņu domāt. Ja viņš ir tā vērts. Ja viņš ir tā vērts, ja nav vērts, pat tālāk esam kaimiņu. Man es tā padomāju, pēc tam aizbraucu ciemos ar svecēm un šampanieti, kā labi sanāca. Protams, visus labumus, ko radījusi bite, kuras bišķi esmu palīdzējis drusku, drusciņu, kur mīļā keramiķi ir sataisījusi podus, praktisks podus, jo viņa ir praktiski saimniece un viņa netaisa vienkārši kaut kādas lietas, kas nav praktiski pielietojams. Tātad ir gan lielās zupas terīnas, gan mazas biķerītes, ko varbūt pa kluso kaut kur aiz stūri var ieraut. Tā kā ir dažādi gan karotes, gan sveču dzēšamie. Un šo visu var arī uz vietas iegādāt. Diezgan populāri arī ir šiem ļaužiem, kur iesāk savu dzīvi, kopdzīvi, kāzās. Tad viņi gatavo kādu lielāku trauku vai kādu augļu trauku vai kādu bļodu vai kādu no citiem šiem traukiem. Paši izgatavo, tad vēlāk mākslinieci apdedzina un viņiem tiek šī lielā piemiņa no savas svētku dienas. Arī ar kāzaniekiem mēs ejam arī pie bitēm, tā kā nav vecuma ierobežojuma, nav noskaņas ierobežojuma, kad tik ir labs garstāvoklis un griba, teiksim, kaut ko jaunu uzzināt. Mēs varam ikdienā, varbūt katru dienu nebraukt uz šeieni
un vienreiz atbraucam, izejam visu, izbaudām visu šo bišu dzīvi un šo keramikas profesijas noslēpumus. Un tad mēs varam doties uz Pētera baznīcas ielu, tur mēs atkal varam gūt šos produktus, bet mēs varam bieži braukt arī šeit ciemos. Salasam foršu bariņu draugu kompāniju un braucam.